Šogad Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības pārvalde sadarbībā ar firmu Clean Air otro reizi rīko akciju, kuras laikā privātā sektora iedzīvotājiem būs iespēja savākt zaļo masu no savām un pieguļošām teritorijām. 24. oktobra rītā dažādos pilsētas mikrorajonos sāka uzstādīt lielu izmēru konteinerus. Līdz tās pašās dienas pusdienlaikam daži konteineri jau bija pilni, kas apstiprina šīs akcijas nepieciešamību. 3 gadu laikā, kopš tiek rīkota šāda akcija, iedzīvotāji pie tās ir pieraduši un jau iepriekš gatavojas. Pilsētas mikrorajonos uzstādītas 10 konteinerus, kuri regulāri notiks izvešana. Kā arī iedzīvotājiem grūti nomest zaļu masu konteinerus, ir iespēja pieteikties Clean Air ofisā pēc adreses Lašpeša 10, atstāt savu mājas adresi. Darbinieki Clean Air izsniegs minimālo maisu skaits līdz 3 maisiem. Uz firmas Clean Air biroja pastāvīgi nāk privātmāju iedzīvotāji. Bezmaksas akcijas pirmajā dienā maisu saņēma aptuveni 200 cilvēki. Maisi tiks izsniegti līdz 1. novembrim, bet pati akcija norisināsies līdz 6. novembrim. Speciālisti atgādina, ka konteineri ir paredzēti tikai zaļās masas savākšanai, lapām un zālē. Tajos nedrīkst izmest sadzīves vai citus atkritumus. Akcijas organizatori lūdz ievērot arī tīrību un nepiesārņot teritoriju apkārt konteineriem. No 2. līdz 5. novembrim Daugavpilī norisināsies tradicionālā rudens talka. Šī talka arī būs saistīta ar atkritumu šķirošanu, tāpēc šim nolūkam būs izdalīti 2 veidu maisi. Baltie maisi būs priekš sašķirotiem sadzīves atkritumiem, tas ir iepakojums, un zaļie maisi priekš nešķirotiem sadzīves atkritumiem, tā skaitā arī lapas un koku zāle. Īpaši šī akcija rudens talka būs aktuāla izglītības iestādēm, tāpēc, ka pēc talkas norises tiks Daugavpils pilsētas doma organizēta dažādu vērtīgu balvu izloze. Iesniegt pieteikumu dalībai rudens talkā un saņemt bezmaksas maisus var no 31. oktobra. Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības pārvaldē Saules ielā 5A 113. kabinetā.